dzīvot uz Rīgu, un es no Liepājas, tas bija Liepājā, ko es stāstu, tas sākums, un es no Liepājas atnācu uz Rīgu dzīvot. Un tad es tādu lielu bravūru, ka es vācu valodu diezgan labi zinu, jo mēs tur tāds rotaļas un trāpījos pie skolotājs, kas man tā mēģināja ierādīt vietu. Un tad es pilnībā pārstāju mācīties vācu valodu. Un var teikt, ko es te 4. klasē iemācījos, ar to es arī līdz kaut kādai vidusskolē izvilku. Jo pēc tam bija tāda iekšējā spītība, ka es nespēju sev pārvarēt un nespēju tam darīt. Bet tas es tāds garu ievaru. Bet, pēc tam vidusskolā sanāca, ka, kā jau tas ir nepieciešams, bet tad es secināju, ka es biju kļuvu par režisoru. Un es arī izstādīju, kā tas izpaudās. Mums bija tāda ārkārtīgi jauka skolotāja Lūsa, 49. vidusskolā, pat tās netālu. Un skolotāja Lūsa bija absolūti augstskolas pasniedzēja līmeņa cilvēks. Un viņi ar tādiem skolniekiem tā gribētos teikt, ne īpaši saprata, ka vajag varbūt stingrāk vai tā niknāt. Un skolotāja Lūsa darīja tādā. Viņiem bija svarīgi, ka tu pats domā līdzi, un tā vēl, ka daudz citu labi pasniedzēja bija. Un tad es iemācījos viņu apmānīt. Es iemācījos pirmos 4 teikumus no topika no galvas, otros 2 es nolasīju no viņas grāmatas, un pārējos visus, ko vajadzēja, ja viņiem bija vajadzīgs, es stiberēju tur patās uz vietas no tiem vārdiem, kurus varēja pat kaut kur tā aptuveni. Tādējādi izpaldās tā man režija skolā, ko vēlāk nācās nožēlot. Tad, kad es nonācu jau mūzikas akadēmijā mācoties režiju, tad tā vācu valoda parādījās, kā ārkārtīgi daudz materiālu. Ir tas, kas ir, teiksim, saistībā ar teātri, ar kaut kādu to sadaļu, kas mani interesē, viņi bija vācu valodā. Neapšaubām, tā bija automātiski problēma, ka tu nevarēji. Un tad es to vācu valodu zināmā mērā pirmajā studiju procesā es 4 pēc augstskolas. Tā man bija tā pirmā augstskola, kā es saku, tā pirmajā augstskolā es to vācu valodu tā, tik cik vajadzēja tam mācību procesam, tā bija viena lieta, bet tik cik vajadzēja tam izpētē, es visu laikā ar problēmām kompleksēju un vienlaicīgi mēģināju drīt cauri un saprast, jo tas, ko es mācījos, bija tīri, kā apmācīt aktierus, kā apmācīt režisorus, un tā klasiskā vēsturiskā skola jau nāk, viņa zināmā mērā, tāda Staņislavska sistēma nāk no Krievijas. Bet vācu teātra vēsturē ir ārkārtīgi daudz lietas, kas ir iedevuši pasaules teātram atkal tāds cits virziens. Un pateicoties tādam cilvēkam kā Līvija Akurātē, kur arī visi zina, es ceru, kas man mācīja teātra vēsturi, viņa lika paskatīties tā pilnīgi savādāk. Un tad arī tā vācu, tas otrais vilnis, ka es vācu valodē tiešām pievērsu uzmanību, bija tieši tas, ka vajadzēja šo izpētēt. Tā, un faktiski kopš tā laika, un nākamais etaps ir kopš pēdējās pašvaldību vēlēšanās Salaspilī kļuva par Salaspils novada deputātu, tad mums ir Salaspilī ir Finstervalde, sadraudzības pilsēta. Un pagājušā vasarā, tad iepriekšējā vasarā mums bija Salaspils svētki, kur bija no Finstervaldes delegācija, un šogad, tas bija jūlijas vai augusts, Finstervaldē bija Zeņģelfest, un tad mēs aizbraucām uz Zeņģelfest, un loģiski tas, ko Igors teica, kad loģiski, ja tev nevajag tulku, labi, tu vari runāt uz ķībāk, greizāk, tu gramatiku var klipot un neklipot, un vairāk klipot, vai mazāk klipot, reizāk klipot. Bet, ja tad cilvēki var runāt bez tulku palīdzības, loģiski, tas ir pilnīgi cits kontakts, tas ir pilnīgi cits komunikācija līmenis, viennozīmīgi. Tas ir man stāsts. Par bērniem, man 3 bērni, meitenes iemācījās, skolā viņam vācu valodas nebija, viņi skatījās šito te par to sūku šito te, Beigās, tas viss beidzās ar to, ka mēs aizbraucām uz Berlīnu, un es kaut kādu vienu vārdu aizvāciski nevarēju iedomāties, Tad vidējā reitā teikt, tu nezini?